Kas notiek ar uzņēmumu, ja lēmumi tiek pieņemti bez datiem, tad tas tāpatās kā ar spēļu automātiem. Ir taču cilvēki, kas iet uz spēļu automātiem un izšauj, un viņi saņem laimestu vai tai pašā super bingo. Var sanākt, var nesanākt. Ja mēs datus zinām, tad mums tie lēmumi būs daudz precīzāki. Tā kā ir dati, teiksim, man ir pazīstami uzņēmēji, kuri skatās bankas kontu. Nauda ir, iet labi, nauda nav, iet slikti, bet tas, ka viņi nes mīnus un ka viņiem nauda kontā turās tikai balstoties uz naudas plūsmu, tad vienkārši viņiem kaut kādā vienā mēnesī rodas caurums, otrā mēnesī caurums, tad trešā viņi kaut kā aizlāpa, ceturtajā caurums. Ja ir liela naudas plūsma, tad mēs to caurumu vienkārši stumjam uz vienu vai uz otru pusi, bet varbūt tā, ka ir dažādi dati, uz kurien viņi skatās, bet te mēs plūstoši pārējām pie nākošās problēmas. Es esmu bijis arī kompānijās, kur ir vienkārši siena noklāta ar datiem. Ja? Tad mums jāsaprot, lai strādātu ar datiem, visi dati nav vienlīdz nozīmīgi. Ja mēs skatāmies, piemēram, uzņēmuma peļņa, nav tikpat svarīgi, cik tikšanās uztaisījuši pārdevēji. Ja, vai uzņēmuma peļņa nav tikpat svarīgi, kā mēs noamortizējam savus pamatlīdzekļus. Ja, un datiem var būt daudz dati, bet tie dati noteikti jāsakārto prioritārā secībā. Okay, tie ir vissvarīgākie dati, tad tie ir mazāk svarīgi, tie vēl mazāk svarīgi, tie vēl mazāk svarīgi. Ja mēs tos datus saliekam visus it kā vienāds pēc svarīguma, tad mums ir grūti pieņemt, jo bieži vien tie dati konfliktē. Ja, ka mums peļņa iet uz leju, bet tikšanās skaits iet uz augšu. Ja, un tad kuri dati primāri? Ja mums tikšanās skaits iet uz augšu, mēs pieņemsim vienu lēmumu, ja mums peļņa iet uz leju, mēs pieņemsim atkal citus lēmumus. Ja, un tie dati jāsaliek pēc prioritātes.